Šodienas podkāstā par tavu unikālo finanšu kodu. Kā astroloģija atklāja ceļu uz labklājību. Iedomājies savu finanšu potenciālu kā zvejas tīklu, kuru tu iemet ekonomisko iespēju okeānā. Šai kapacitāte ir konkrēti parametri, kas nosaka, cik daudz resursu tu spēj noturēt, nevis tikai īslaicīgi piesaistīt. Un šo ietilpību veido 3 galvenie vaļi. Atkal viss uz vaļiem jāturās. Pirmais valis tātad ir talanti un realizācija, kā tavas iedzimtās spējas sinhronizējas ar tavu sociālo un personīgo sūtību. Otrais valis ir dzimtas egregora ietekme, piemēram, un tas ir tavs enerģētiskais mantojums, ja? Un te būs tāds jaudīgs piemērs, ja? Ja, piemēram, tavs vecstāvs visu mūžu ir strādājis pašaizliedzīgi, nesaņemot adekvātu samaksu, šī neizņemtā enerģija, saskaņā ar enerģijas nezodamības likumu, pēctecim var realizēties kā pēkšņas laimests, mantojums vai vērtīgas partneru dāvanas. Nauda bieži atnāk netiešā ceļā, ja tāds ir tavs individuālais iestatījums tavā astroloģiskajā kartē. Un tad ir drošības sajūta un ambīcijas, ja? Tavs iekšējais termostats, ja? Kas tev priekš tevis ir normāls dzīves līmenis un cik lielu atbildības mērogu tu spēj izturēt bez sistēmas pārslodzes. Šī ietilpība katram darbojas pēc saviem unikāliem noteikumiem, nevis unikālajām formulām, kas atrodamas pašizaugsmes grāmatās. Ja? Kurš no mums nav uzķēries uz pašizaugsmes grāmatām? Mans vārds ir Linda Kurms, un es esmu astrologs ar jau gandrīz 30 gadu praktisku pieredzi nozarē. Tālāk jautājums par to, kāpēc universālās metodes vai universālās receptes nedarbojas. Mēģinājums akli kopēt bagātu cilvēku panākumus ir stratēģiska kļūda, un analizējot veiksmīgus cilvēkus, redzams, ka katrs no viņiem ir identificējis un visu mūžu spiedz tikai uz kādām 2 līdz 3 specifiskajām pogām. Un tas ir mans novērojums, jā. Ja tavs individuālais algoritms nesakrīt ar bagātu cilvēku schēmām, mēģinājums spēlēt akciju tirgū, kas šobrīd ir tik ļoti populāri, ja, tā būs tā kā tāda ruletes griešana, ja. Tu vienkārši barosi tirgu ar saviem resursiem, spēlējot pret spēlētājiem, kuriem šī poga ir no dieva iestatīta viņa kartē, bet tev nē, ja. Mūsdienu kultūra ļoti aktīvi šobrīd popularizē viedokli, ka vienīgais ceļš uz bagātību ir strādāšana sev. Tātad iešana prom no kāda, pie kura tu strādā, ja? Strādāšana uz sevi tātad. Tomēr astroloģiskā analīze un praktiskā pieredze ļoti bieži rāda pavisam kaut ko citu. Te ir vesela plejāda, vesels gross ar brīdinājumiem, ja? Viens no tiem ir, ka ne jau visiem ir jābūt uzņēmējiem. Maksimāla efektivitāte un pat milzu kapitālu bieži vien var iegūt tieši algotā darbā, piemēram, lielās korporācijās, jā. Kamēr viens cīnās ar nelielu stresainu ģimenes uzņēmumu, otrs, kura kartē ierakstīta realizācija dažādās sistēmās, vienkārši vertikāli kāpj pa korporatīvajām kāpnēm un saņem 1000 vērtus bonusus, jā. Sekošana modei pamesta darba pie onkuļa, varbūt tiešākais ceļš uz finanšu krahu, ja tavs kods paredz, piemēram, šo te realizāciju lielā korporācijā vai pašvaldības iestādē, vai strādāt pie kādiem. Tā būtība ir tāda, ka tavs personiskais vai personīgais finanšu algoritms sastāv no vismaz 5 ļoti būtiskiem parametriem. Viens no tiem, tad pirmais būtu tas tavs fokusa punkts. Vai tava efektivitāte pieaug caur dzelžainu kontrolu un uzkrāšanu, vai arī caur ļaušanos plūsmai. Otrais modelis, tātad otrais parametrs ir uzkrāšana, ja, kā tu lietas, latviešu stāsts par kapeiku pie kapeikas neliks, pie rubļa netiks, ja. Tā tas arī ir, ja, tātad, piemēram, Tonijam Robinsam ir princips 3 spaņu stratēģija, ja? Un tās pretstats savukārt ir plēsoņu stratēģija. Un dažiem cilvēkiem, lai piesaistītu jaunas resursus, ir burtiski jāiztukšo kabatus, un, lai tur vējš makā, ja, lai vējš pūš,
jāatbrīvojas no vecā, lai tiktu pie kaut kāda jauna. Nu, tas ir tāds ļoti radikāls, nepatīkams moments, ja. Tad ir trešais parametrs. Vai paļauties tikai uz saviem personīgiem līdzekļiem, vai tomēr tas mērogs atverās, izmantojot banku kredītus vai kaut kādu investoru kapitālu, ja. Tad ir ceturtā aktivitāte, ja, tātad, vai tu esi vientuļais vilks, vai arī tava peļņa aug tikai komandā. Tātad partnerības jautājums, ja. Nākamais 5. parametrs ir, vai tava darbība ir efektīvāka lokālajā tirgu, vai arī tavs potenciāls realizēs tikai caur starptautiskiem projektiem un darbību ārzemēs. Šis arī ir ļoti, ļoti būtisks punkts. Tādu punktu ir vēl vairāk, bet šie tādi 5 galvenie, ja. Un tad te jautājums paceļās par to, kā tad atšifrēt šo te savu kodu. Un, lai atrastu savus šos te 2 līdz 3 karstos taustiņus, nav nepieciešams tērēt gadu desmitus, izmantojot, tādu, tumsā bakstīšanās metodu un gaidīt, līdz 40 vai 50 gadu vecumam, cerot uz Mr. Bean nejaušo apgaismības stabu, ja, no debesīm. Mūsdienu astroloģija, runājot par astroloģiju, ja, tad mūsdienu astroloģija ir pieejama kā augsti tehnoloģiski intelektuālā vide, kurā tad to arī visu var ātri un ļoti kvalitatīvi noskaidrot. Un profesionāla konsultācija ļauj šo strateģisko arhitektūru izskaidrot matemātiski absolūti precīzi. Tā nav nekāda sekta, bet gan laika ietaupīšanas tehnoloģija. Svarīgākā atziņa ir tā, ka astroloģiskā karta iedod precīzu karti un kompasu vēl piedevām tev, ja līdzā. Un, jā, tā neatbrīvo no darba, noteikti nē, tāpēc, kas vienkārši nav paredzēts. Bet pasaka tev priekšā, piemēram, kaut vai to pašu, kuras grāmatas lasīt un kurus treniņus apmeklēt un kura darbības forma tev tieši dos maksimālo rentabilitāti. Un savukārt, ja tu esi uzņēmēja darbībā pat tik tālu, ka kura uzņēmēja darbības forma tev dos to maksimālo rentabilitāti, nosaukums kāds tavam uzņēmumam ir vajadzīgs, ja, kas nesīs tev lielākos augļus, ja, un spiedīs uz taviem karstajiem taustiņiem daudz aktīvāk, ja. Vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka finanšu potenciāls nav atkarīgs no ārējām krīzēm. Galīgi, nē. Te ir tik daudz dažādu piemēru. Bet tas ir atkarīgs no tavas darbības. Pat ja tev ir, 40, jau 50, un pat 60 gadi, un tev šķiet, ka tu esi iestrēdzis nepareizajā profesijā, tavs kods, tavs personīgais kods vienmēr piedāvās alternatīvas. Piemēram, ja tev ir dziednieka talants, bet nav medicīnas diploma, karti var norādīt uz netradicionālām praksēm, kurās tu kļūsi pieprasīts un turīgs, varēsi kļūt, gada, 2 laikā. Es runāju par ļoti turīgu, par 1000-nieku, ja. Es vienkārši aicinu būt drosmīgiem un atmest universālos modeļus un atrast šo te savu unikālo finanšu parametru un ļaut savai personīgai stratēģijai strādāt tavā labā, ja. Jā, tā ir mūsdienu kultūra, ļoti bieži šobrīd apkārt to dzird un saka, ka pamet visu un kļūst par uzņēmēju, bet es esmu redzējis pārāk daudz salaustu likteņu, kuriem korporatīvā vide būtu bijusi vai pašvaldības vide būtu bijusi īstā zelta bedrē. Padalies komentāros, kā ir ar tevi. Esi mēģinājis uzspiest sev kādu modeli, bet pēc laika tas ir izrādījies, galīgi garām. Kā ir? Paldies, ka noklausījies un dalies komentāros, esi aktīvs.